Čau visiem! Vakardien Latvijā bija liela vētra. Šodien arī vēl ir vējš, bet tas pierimst. Un iesim apskatīties, kas ir noticis mūsu saimniecībā. Es domāju, ka sāksim ar dārzu. Iesim apstīsimies. Tur jau redzu, ka tur ir paplosījies vējš un izskatās, ka viss dārzs guļ uz zemes. Reku puķpotiņš mētājas, tas jau vispār tāds sīkumiņš. Bet nu tur izskatās, ka ir iespaidīgi kaut kas noticis. Ejam skatīties uz turieni. Un kamēr mēs ejam, es pastāstīšu, ka pēc statistikas datiem elektrības atslēgums bija vismaz 200 pāri tūkstošiem mājsaimniecību, bet tas bija tikai reģistrētie iesniegumi. Mēs, piemēram, nebijām reģistrējuši savu bojājumu. Zinu, ka daudz arī nebija, jo vienkārši nevarēja sazvanīt to iestādi. Tā ka izskatās, ka mēram pus Latvijai nebija elektrības vakardien. Un pie mums bija tā, ka tas elektrības pārāvums bija apmēram diennakti, bet tas nav nekas īpašs šai pusē. Mums ir bijis arī 3 diennaktis vairākas reizes, tā ka tas vēl nebūtu tas trakākais. Bet tas, ka pus Latvijai nebija elektrība, tas, manuprāt, bija iespaidīgi. Cik es zinu, vislielākais no elektrības atslēgumiem, kāds ir bijis līdz šim. Tā, mēs tuvojamies jau dārzam. Jā, ko redzēt. Saules puķes gar zemi. Arī gar zemi. Kukurūza gar zemi. Iesim apstīties tuvāk. Kas tur ir? Jā, izskatās, kāds ir pārdījies, tāda sajūta te ir. Reku. Kukurūzas. Nē, bet saules puķes sagāstas pilnībā. Viss sagāst uz sānu vienkārši. Un vējš bija ļoti mainīgs, jāsaka. Tagad šis ir lielākais pūtiens ir bijis no dienvidu austrumiem sanāk. Kaut gan man liekas tādu vēju vispār nesolīja. Nu, te uz riņķi viņš gāja pilnīgi kā viesulis, bet tikai tās liels ciklons vai kā viņš saucās, nezinu. Virpulī viss gāja. Pupas gar zemi. Šīs ir izturējušas dīvainā kārtā. Tā, pastamies, kas te. Šitās. Nu, daļai noslaucītas, bet tās arī nogāzīsies drīzumā, es domāju. Tā, pacelsim, paiesim garā. Smuka saules puķīti izskatās. Tā. Kāda viena liela nogāzta gar zemi. Un kabacis gan nav aizpūsts, tas gan ir brīnums. Kabacis ir palicis vietā. Zirņi vietā, ok. Pastamies tālāk. Dilles saguldītas. Tā, kas vēl? Jā, kukurūza, pupas. Pupas ir gar zemi, bišķi amarants. Bet te pupas vienīgais žēl, tās te visvairāk no šī. Tā, ejam, pastīsimies tālāk. Salāti nogāsti, reka. Arī tas gan smieklīgi, salāti izgāsti. Nebija gaidījis, ka izgāzīs kādreiz salāts vēs. Man arī mamma teica, ka viņai bietas ir izgāstas no zemes, bet tas gan bija episki. Tā, šitās dilles saliekušās. Tā kā kāds te būs iepūtis ar labi no šī sāna. Tā, pastamies, kas te. Jā, te gan ir spēcīgi. Mūsu violētie zirnīši. Jaunā šķirne šī gada. Gar zemes, bet te būs viss kārtībā. Es domāju, ka pacelsim un būs ok. Tā, nu pupas visas sagāstas ir šeit. Pupas un kukurūza, protams, pilnīgi visa noslaucīta. Es iedomājos, kā lielajos laukos pilnīgi viss sagāst ir gan jau. Nu, kukurūza noteikti, un labība ar droši vien. Tur droši vien ir vispār mega traki. Tā, kas te mums ir? Jā, te kukurūza visa un pupas un jā, pupas un kukurūza. Nu labi, ar kaut kas ir pagāsts par šīs te maziņās drusciņi. Smieklīgi. Labi, aiziesim tagad uz meža dārzu apstīsimies un uz Vēlovas apstīsimies, jo tur es redzēju, man liekas, ka bija kaut kādi koki izgāsti. Meža dārzā viss daudz maz izskatās ok. Vienīgais, ka daži koki ir sašķiebušies. Šī ābelīte nē, bet reku šī nedaudz sašķiebusies ir uz to pusi, uz kura pūta vējš. Būs jāpalok atpakaļ, tā ka nav nekas super traks. Te būs jāiedzen miets un jāpiesien klāt. Jāpalok atpakaļ, jo kamēr slapja zeme un liels vējš, tikmēr ļoti viegli viņas ir izlocīt
tās vietas un paliekt uz vienu no pusēm. Ok, iesim skatīties uz Vēlauzi, aptīsimies, kas tur būs. Tā, redzu, ka Vēlauzī ir viens bērns nolausts. Nebija vislielākais, bet arī nebija vismazākais. Ka viņš ir nolūzis šajā vietā. Riktīgi. Jo bija tik liels, cik viņš bija liels, apmēram 3 metru lielumā bija tāds bērziņš. Bum, tā viņš nogāzās. Viens tikai nolausts pagaidām. Tas nav slikti laikam. Skatīties tālāk, kas mums ir nosacīs. Puķu dobē arī bišķi skāris ir. Saguldīts viss uz sānu ir. Bet nav nekas traks. Puķu dobē viss ok liekās. Bet es tur redzēju, kaut kāds koks bija nolausts, iesmu apstīties. Te ir sapūsti no lazdām. Visādi vecie koki gar zemi. Tā, kas te mums ir? Šitā plūma ir palocīta normāli uz sānu. Un reku tur viena ir nolūzusi. Jā, bet šitai te reku ir pat odziņas. Šī laikam ir dzeltenā olplūma. Vispār tikai ļoti, ļoti veca. Un lūk, viņa beidzot apteksnējusies ir. Tas ir labi. Labi, ejam tālāk. Te mums arī visādi zari uz zemes mētājas. Šitos es jau atnācu vētras laikā nogriezu. Jo viņi skrāpējās ļoti gar māju. Un redz, kur mūsu viens no postījumiem siltumnīcē norauts gals nostraku viens. Nav daudz, bet apmēram 1 metra platumā. Tas sanāk, vējš iepūta caur lūku. Attaisīja lūku vaļā, jo viņā, ja pūš, viņa var atvērties, riktīgi stipri iepūš. Un tad kā pūta, tā izpūta cauri, acīm redzot. Un vienkārši izlauza gabaliņu ārā. Diezgan interesanti izskatās. Tāda skatāmies, kas te. Nu jā, šitāds variants reka. Nu jā, šito te varēs, domāju, pielikt atpakaļ kādu laiku būs ok. Tā kā kopumā, jāsaka, postījumi nav superlieli. Tur kaut kādi koki palausti daži vēl te, bet nekas tās nopietni. Zinu, ka daudziem ir nopietnāki. Tā kā var teikt, ka esam tikuši sveikā diezgan viegli, jāsaka tā. Nu jā, šis arī bija tās apskats par mūsu vētru. Un cerams, ka nākamā vētra tik drīz nebūs. Kaut gan katru gadu nāk viena vētra un katru gadu kaut kādi bojājumi ir. Taču šoreiz viss ir kārtībā. Labi, čau visiem!